Dārgie draugi, šajā epizodē mēs runāsim par sportu un par citām personīgajām ziņām, kā arī noklausies līdz beigām. Mums ir jaunumi. Šokējoši! Visādi citādi, labrīt, cēsis, labrīt, dārgie draugi, esiet sveicināti raidieraksta 34. vai 35. epizodē. Aha! Es jau gaidīju, ka tas sāks jukt beidzot. Laikam man beidzot sajuka, bet, dārgie draugi, paldies tiem, kas klausās, viss ir up to date, viss notiekās. Super, un man ir tāds prieks par to, jo tāpēc, ka tagad viss ir aktuāls, un man tieši ir viens reklāmas ierunājumais tekstiņš. Labi. Nē, nu zini, kā ir, es viņu iepīšu iekšā savās personīgajās ziņās. Jā, tā ka... jā, bet tā nemanot, jā, tu stāstīsi. Es tur Pilnīgi vakardien vispār. man bija ļoti liela Nepamanot. caurē. Dārgie draugi, Milks šokolāde. Jā. Un tad es saprotu, es vakar ēdu milks šokolādi un uzdzeru virsū Pepsi. Un vienbrīd domāju, vai man Nike ķedes, vai man viņas normāli varēs aizvest līdz kosmosa izziņas centram. Katrā ziņā par kosmosa izziņas centru runājot, darbie draugi, mēs esam iebraukuši jaunā gada laikā, ko sauc par negaisu. Bet viņš tā arī pie mums nebija. Storm season. Nebija. Mums nebija tas negaiss. Un tā panika ar visiem šiem te paziņojumiem lielajiem un tādā gā. Nē. Es saku, viss kārtībā ārā. Protams, viss ir slikts. Šeit ir kaut kāda veida ārkārtas situācija notikusi, bet nē, nu es nezinu, man šķiet, ka pagaidām drusku viņš aizbrauc garām. Kāds tur ir? Tātad, tie nebija 30 km/h. Nu, tā kā nekādā variantā tie nevarēja būt 30 km/h. Absolūti. Bet, nu jā, tātad par tiem brīdinājumiem. Visiem ir problēmas, tā, kad to brīdinājumu nav un kaut kas notiek, un visiem ir problēmas, tā, kad tie brīdinājumi ir un nekas nenotiek. Tātad mēs, man liekas, esam aizmirsuši par tādu lietu kā riskiem, vai ne? Un tā mums ir jāizvēlās. Mēs esam tā kā vairāk riskēt griboši, sabiedrībai mazāk riskēt griboši. Es gan saprotu to, ka tie nav vieni un tie paši cilvēki, kas cepās. Jo tāpēc, ka tad gan būtu stulbi un tos cilvēks vajadzētu nogriezt no sociālmedijiem. Bet visdrīzāk tie nav vieni un tie paši cilvēki, kas cepās. Un tajā brīdī mēs sakam, tur Twitters vai nesatrauc, vai kas Threads. Mums vajag izdomāt latviešu valodā. Latvieši ļoti daudz threados ir sasēdušies iekšā. Tredi. Un ļoti, tur tā kā tur ir ļauni, tur ir sliktāk par Facebook šobrīd. Nopietni, jā. Es tur ir ļaunums. Bet nu, es teikšu tā, labāk, lai ir paziņojumi bez negaisiem, nekā lai ir negaisi bez paziņojumiem. Vai mēs varam izdarīt tā, ka eksistē tikai paziņojumi tajā brīdī, kad būs negaisi? Mēs tā nevaram izdarīt, jo tāpēc, ka tad mums būs jāuzņemās Dieva tā tēva loma un jāvar paredzēt pilnīgi katrs notikums dabā. Tātad klimats, mani dārgie klausītāji, ir dinamiska nelineāra sistēma. Ja? Un tātad kā dinamiskai nelineārai sistēmai, cikliskai, viņai, diemžēl, var maziņš parametrs, vai ne, nomainīt pilnīgi visu to ciklu izskatu līdz absolūtai nepazīšanai. Tas ir tāds saucamais tauriņa efekts, bet tikai dzīvē, vai ne? Un tajā brīdī, diemžēl, bet tas, ko mēs vakar varējām pateikt par šodienu, viņš nestrādā tad, ja Bruno ir spēcīgāk vēdera izēja nekā parasti. Un tajā brīdī mums te nomainījās. Dargie draugi, šajā epizodē ciemās mums Toms Bricis ir, kā jau es solīju. Viņš pastāstīs par visu, kas un kā notiek un kāpēc notiek. Jebkurā gadījumā, tātad, nezinu, labāk taču, ka viņš tev ir atnācis. Es piemēram, vakardienā aizgāju novācu lietas sev, vai ne, nopūšamās lietas no dārza. Nopūti visu. Man bija paredzēts nopūst nedēļas laikā, visu nopūt uzreiz. Un novāc vienkārši tādas lietas, kas nav piesietas, kas nav. Man gan ar visu piesiešanu 2 gadu atpakaļ tajā vētrā batutu lielo aizpūta prom pa kaimiņu dārzu. Bet, viņa aizpūta kaimiņu dārzu, jo es viņu piesējis. Viņš nevarēja sagaidīt, kad viņš tiks aizpūsts citā konfigurācijā, nekā es viņu viņš tur kaut kā pajuka drusku. Jo mums te bija lieta detaļas tev aizgāja detaļas. Jā, jebkurā gadījumā. Katrā ziņā man ļoti patīk negaiss kā tāds, man ļoti patīk pērkona negaiss, sevišķi tur zibeņu un šaudās, un tas ir ļoti forši sajūta tieši tajā momentā sēdēt mājās kaut vai bez elektrības. Pāris gadus atpakaļ tieši dienu pirms Veidenfesta, ka man bija nepieciešams pa Veidenfestu darboties, dienu pirms bija ļoti liels negaiss, un man virtuvē pa lampu tecēja ūdens. Bija uzdzert uzreiz. Bet elektrība bija. Bet vienkārši tecēja ūdens. Es kā ļoti amatierisks elektriķis var teikt. Tas ir neliels hazard. Bet neliels. Bet nekas to ūdeni notvēra, pārtvēra, viss kārtībā. Izrādās, es gribu aizbraukt arī uz psihoneiroloģisko slimnīcu. Man tur vairs neņem pretī. Viņi saka, es esmu pārāk normāls. Pārāk rasns.
Viņi saka, tu esi pārāk normāls, mēs nevaram ar tevi sadarboties. Nē, es gribētu aizbraukt vai nu uz Argentīnu, vai uz kaut kurienu, tur, kur ir tāds ezers. Un pie tā ezera vienā pusē ir kaut kāda klints, un vienmēr tai klintī trāpa zibens 1000 reizes dienā. Tas ir galvenais ozonas slāņa papildinātājs uz zemeslodes. Un, es neteiktu, ka galvenais. Ir galvenais. Galvenais viens galvenais, jo no zibens rodās ozona. Bet vienkārši tur viņu ir tik daudz proporcionāli pret vispārējo. Neviens nevar īsti izskaidrot, kāpēc. No cīm redzot, tur notiek kaut kāda veida ionizācija spēcīgāka, kas liek te izlādē notiek. Un tas ir ļoti interesanti, un bildes var pagūglēt, un video var apskatīties. Vietējie zemnieki, zvejnieki tajā ezerā izmanto to vietu kā bāku. Tā kā jau tur nepārtraukti cits zibeni. Un tā ir ļoti interesanti. Jā, tā kā stroboskops gandrīz. Kruti. No personīgajām ziņām, pēc cik epizodes sākums tomēr pagaidām nav. Jā, sāksim ar tavām personīgajām ziņām, jo man jau ir daudz. Tev kā parasti ļoti daudz personīgās ziņas. Iespējams, ka man vienkārši mēs ar viņām ir beigsim. No manām personīgajām ziņām ir tā, ka Jānis beidzot ir iekāps manās kurpēs un vienu epizodi ir atcēlis, tāpēc, ka viņš bija piedzēries. Bļāviens. Tad es nebiju piedzēries. Pirmkārt, tas ir ļoti svarīgi piebilst. Es nebiju piedzēries, es neatceros, kad es pēdējo reizi biju piedzēries. Bet vienkārši man sanāca situācija, kurā es atrados tik tālu un tik nepieejams, ka man nācās izlaist viens sērijas ierakstu. Nejūties vainīgs uzreiz. Es drusku jūtos vainīgs, bet tad es pieliku to relatīvi pret to, cik mēs tevis esam kavējuši tos ierakstus. Un es sapratu, ka man tur vēl ir diezgan daudz ko sasniegt. Tā ka nē, es uz īsu brīdi sēdos vainīgs. Bet nē, īstenībā. Mazāk iespringstī, labāk dzīvo. Jā, tieši tā. Es pilnīgi piekrītu. Ja mēs varam nedēļas laikā to sēriju sarunāt, tad jau viss ir kārtībā. Mēs gan laikam pagājuši nevienam. Bet tas nekas. Mums bija liels birums ar sērijām pirms tam. Mums vajag izdomāt kaut kādu. Mums īstenībā vajag nevis vienu datumu ierakstam, bet 2 datumus ierakstam. Atceries, mēs par šo, man liekas, jau esam kādreiz runājuši. Tad mums vajag 2 datumus ierakstam. Ja mēs pirmais nesanāk, mēs regulāro sēriju rakstam 2. Taču, ja mums pirmais sanāk, tad mēs 2. varam ierakstīt šito, kaut kādu Patreon sēriju. Es neticu, ka mums tāds laiks pienāks, bet mēs varam ierakstīt kaut ko citu. Kaut kādu tematisku sēriju. Pienāks, ka tu pie pieslēgsies. Bet labi, bet uz tevi attiecināmas personīgas ziņas, nevis uz mani attiecināmas personīgas ziņas. Tev ir notikušas par šo laiku. Diezgan ilgs laiks pagājis, kopš mēs tikām. Man bija, mūsu mājā bija atnācis kaut kāds lielais vēdervīrus trakais. Tas, man liekas, te tagad vispār. Tagad viss ir plosā. Pie mums katrā ziņā viņš arī bija. Teikšu tā, dargie draugi, ūdeni vēmt ir foršāk nekā satura. Tu bieži vēm ūdeni? Tu domā tā kā ūdeni ar pēdiņās, ja? Nē, tajā situācijā. Ugunsūdeni. Tu padzeries un viss viņš tā nāk ārā šaušalīgi. Un galvenais, es tiku pāri bez zālēm. Jā. Un tad manai draudzenei Santai tieši tas pats notikās. Un tad es kā kārtīgs draugs uz aptieku. Tur tāda tablēta, tur smektas pulverīts tādā garā. Un tad viņai neskapēc mistiski tā tablete, ko es nopirku, kapsula atvainojos. Līneks aizvietotājs, tagad ir kaut kāds tur bio. Tas kā ar roku noņēmis nos, es domāju, kāpēc man nebija. Jo par nakti es pamostos, man slāpst, un es padzeros, un uzreiz tagad tev ir. Man ir tagad. Tev ir tagad mājās. Jā, un tagad es vairs nekad nevemšu. Tas ir apsveic ar pēdējo vemšanu tavā mūžā. Likums. Starp citu, ļoti ilgi nebija vēms. Es nezinu, vai tas komfortabli runāt par šo, bet... To tu pats izdomā. Mūsu klausītājs jau redz, viņš jau balso ar savām ausīm. Viņš jau pēc tam varēs pateikt. Pēc klausītājiem. Es tam noģērbšos, ja tas tieši. Jā, citās personīgās ziņās nekas tāds baigi. Tāda mierīga, savā ziņā atslodzītas, viegli tāda nedēļa. Pastrādāju vairāk šeit, mazāk pastrādāju citur. Bet šodien mums ir ļoti svarīgs, cik svarīgs, man ļoti būtisks koncerts, kuram mēs ar koncertzālē ilgi gatavojamies un gribam parādīt. Es gribu parādīt no sevis labāko. Tiger Lilies brauc. Oi, kur forši. Jā. Bet es jau vienreiz esmu bijusi. Viņa, man liekas, pagājušajā gadā bijusi. Jā, tad es biju uz viņiem. Viņi bija ar tām Ukraiņu dāmām. Jā, un tas esot bijis no production viedokļa laikam, kad tieši iekšējais, nevis koncerta ziņā, bet tieši iekšējais nesot bijis baigi forši.
Tad tagad skatīsimies, kā būs. Labi, bāc. Varbūt jāaiziet. Nu, biļetes jau viss izpirkt. Ir, jā? Kaut kādas 20 biļetes vēl. Jo man īstenībā diezgan patīk. Es gāju tur, neko daudz negaidot, bet man patīk. Jā, viņi patīk arī pirms es uzzināju, ka viņiem koncerts būs. Viņi zināja pirms tam. Nu, skatīsimies. Un es esmu ielikt skaņotāju lomā, un tas tāds, pārbaudījums bišķiņ būs. Ideāli. Tad es labāk, laikam, neiešu. Nē, kāpēc atnāc? Nē, es jau gribu arī aiziet un kaut ko dzirdēt. Nav jau liela māksla aiziet. Tas ir tepat lejā pa kalnu. Vakar visu dienu pavadījām taisot, es domāju, ka... Labi. Pietiks tev apcelt. Man liekas, tu esi ļoti labs skaņotājs. Es nekad tādu darbu neesmu dzirdējis. Es teikšu, tu esi ļoti labs skaņotājs līdz brīdim, kad man būs iespēja pārliecināties par pretēju. Manās acīs vismaz, manā galvā. Uz skolēnu pasākumiem nenācies. Es ienīstu viņu. Aha. Es esmu bijis uz vairākiem skolēnu pasākumiem. Ne, uz bērndārznieku pasākumiem. Tos es nenodarbojos. Man nelaiž. Jā. Padomā lūdzu rūpīgi arī, ko tu runā, ja? Jo tāpēc, ka iespējams kaut kas būs jāizgriež no tevis teiktā. Es nedabūs vairs darbu, iespējams, nekad skolēnu pasākumos. Bet tas tā. Nē, tam arī nav tik liels nozīmes. Paldies Dievam. Tātad. Pāriesim pie manām personīgajām ziņām, kas es uzskatu ir desreiz interesantāks par tavām personīgajām ziņām. Jā, kuru politisko partiju šoreiz tu esi apcēlis? Tātad. Nē, viss ir kārtībā. Neticu. Vispār sāksim varbūt ar mūsu ieraksta personīgajām ziņām. Nākošajā nedēļā es ļoti ceru, ka mēs šajā nedēļā nopublicēsim šo sēriju. Šodien mēs viņu nopublicēsim. Ideāli. Tātad nākošajā nedēļā lūdzu, dārgie skatītāji un klausītāji, ķeriet mūsu nākošās nedēļas sēriju. Es jau te tagad pārreklamēju, iespējams, ka tur ir absolūti čušs vien sanāks, tāpēc, ka pie mums būs cilvēks, kurš ir gudrs. Un acīm redzami nedaudz aizvainots par tavu politisko stāstījumu. Tātad tie no jums, kas dzirdējuši vai redzējuši mūsējās politikas sērijas, jums noteikti ir izveidojis viedoklis. Dažām stiprāks, dažām vājāks. Bet ir viena Francijā politiku studējoša dāma, kur jūt pietiekoši spēcīgu motivāciju, tā teikt, atnākt uz mūsu šovu un man būs jāklausās parunāt. Vēl vienu reizi par politiku kaut kas. Jā. Damaķi vai. Un viņi arī rakstīja, ja kas viņi var atsūtīt pāris tēzes, ko gatavoties. Un es viņai aizrakstīju to, ka man liekas, ka mums labāk būs improvizēt uz negaidītām ziņām. Bet ja viņi vēlas, viņi var atsūtīt tās tēzes man, es pagatavošos. Un kas zina? Bet maz ticams, ka Bruno arī pagatavosies. Tā kā skatīsimies. Un kas ir interesanti, šeit būs vesels tāds interesants trīsstūrs, tāpēc, ka viņi ir tavā vecumā. Bet manā gudrībā... Man centies etapot ar mūsu vieši šobrīd. Viņi ir tavā vecumā, bet manā gudrībā. Un te es sapratu to, ka viņi ir jaunāki par tevi un gudrāki par mani. Jā. Perfektā meitene. Es augstu pēc kāda tavā gudrībā. Iedomājamies divas īpašības, ko varētu izvilkt no mums abiem un salikt. Jauns un gudrs. Holy fuck. Nē, nav reāli. Pastīsimies. Tur jau, protams, pētīsim. Ir jaunības maksimālismu iezīmes, un es jau viņu arī brīdināju, ka tā kā, mēs esam drusku vairāk uz izklaidi. Mēs pesimismu nositīsim visi viņus optimismu nost. Viss kārtībā gatavojies. Tā kā jā, lūdzu. Aiziet pēc tam mājās negatīvu. Klausieties, mēs turpinām. Man liekas, ka mēs vismaz līdz vēlēšanām šo turpināsim ar kaut kādu. Mēs tikko savu PG-13 pazaudējām ar manu otro lamu vārdu par epizodi. Bruno, tiešām tas ir jādara. Labi, gan jau tu jau vēl jauns, gan jau tu vēl iemācīsies runāt kā cilvēks. Es jau vēl duls esmu. Jauns un duls. Sanāk, tev uzbruka maza meitene. Par to, ka tu nesaproti neko. Maza, jā, tavā vecumā, tieši tā. Viņa, ne to, ka viņa teica, ka viņai esot jāpiebilst lietas. Un, es uzskatu, ka mums tikai būtu cienīgi ļaut viņai piebilstēties. Un šis nav tā, ka jūs tagad pēkšņi te varat visi nākt uz šo raidījumu un ierakstīties. Viņa ir cēsniece, kas viņai iedod priekšrocību. Tas ir pirmais kriterijs. Mēs vētījam cilvēkus, kas vēlas nākt uz mums. Mums ir vesela komanda aizmugurē, mēs zinām par jums visu. Milzīgi. Tātad būtībā prioritāte ir cēsis. Tad mums ir katru mēnešu pēdējo nedēļu mēs mēģinām vienu joku no smiltens, bet tikai, ja ir smieklīgi. Es sāku lēnām strādāt pie mūsu viesu tā kā grafika. Ja? Pagaidām mums ir viens tikai pieteicies, bet es sāku jau pie algoritmu strādāt. Vienkārši tā, ka viņi sāks plūst masveidā, mums būs baigi sarežģīti izveitīt. Jā. Rozenbergu katrā ziņā kā aicināt cīnīties. Uz jūs pārgāja pēkšņi? Jā. Jānis Rozenbergs diez vai nāks uz mūsu šovu runāt.
Es īstenībā neesmu viņam pajautājis, varbūt viņš varētu. Nē, kaut gan es domāju, ka pat Rozenbergs neatnāktu, bet tas Atis atnākt, ja? Atis man varētu bijušais darbkolēģis ir. Nu, viņi visi man bijušie darbkolēģi, bet viņš man bijušais darbkolēģis vēl no citas darba vietas. Viņš noteikti varētu atnākt. Jā. Padomāsim. Katrā ziņā nesasteidzam. PR treniņš, šitā muļāšana man nav vajadzīga. Bet zini, kas ir? Man vajag tiešos cilvēkus. Bet zini, es arī esmu izgājis mēdī treniņu, un es esmu viņu diezgan labi izgājis. Tā, ka man aizmirsis, acīm redzam. Tev liekas, kāda ir proporcija tam, cik es runāju un cik tu runā? Nē, piedod. Sākšu N-vārdu teikt epizodē, tad tu zinās. Labi. Tātad, jā, tās ir mūsu raidījuma personīgās ziņas. Tātad mums nākošajā nedēļā ciemos būs, viņi ir arī diezgan zināmi, man liekas, vispār. Jā, mums būs arī televīzijas zvaigzne bijis vienbrīd. Labi, nesāksim. Jā. Wow. Nesāksim. Es nezināju, ka piedalīšanās Domdavā skaitās televīzijas zvaigzne, bet no labi. Realitātes televīzijas zvaigzne. Labi, viss. Labi, tā viena tev personīgā ziņa, otra tev personīgā ziņa. Es vienkārši sāku jau domāt jokus jau. Labi, domā. Mums raidījumam vēl viena ir personīgā ziņa? Nē, raidījumam vairs nav personīgā ziņa. Nē, mums ir raidījumam personīgā ziņa. Es uzskatu, es tev kaut kad neatceros kādā vispār sakarā, bet es gribu cēsu rīta tēkraklu. Labi. Es uzskatu, ka tas bija jāpasaka, tagad tas ēterā ir pateikts. Es gribu cēsu rīta tēkraklu. Viss kārtībā. Tātad, ejam tālāk. Mans personīgās ziņas. Jā, tātad, es vairākas lietas notikušas par šo laiku. Nodegušas? Nodegušas par šo laiku. Jā. Pagājušās nedēļas nogalē. Jā. Man tika veikta operācija. Jā. Jā. No. Pielika? Noņēmu. Nē, īstenībā šoreiz īsti pielika. Man pirms tam noņēma vienreiz, tad tagad pielika. Un pēc tam liks vēl. Tā, kad es zaudēju kaut ko vienu, bet iegūšu kaut ko divus. Saņēmu norāvu tev ķipa apendicīti nost, un tāds, nē, viņš pārāk labi jūtās. Fakti, Iesprūd ausī. Nē, man kādu laiciņu apakaļ izrauj zobu. Jā. Super. Un tāpēc Zemes pilve neliki? Man viņi neiedeva. Es nepaprasīju. Zog. Zogmaits. Ārprāt zobārsts, iedomājies, paliek katru vakaru vienkārši to sauviņu paver zem spilveni. Un tur, tāpēc viņi tik bagāti ir. Pilnīgi absolūti, tam ar cenām nav nekāda sakara. Tagad, kad pasaki, es pamanu, ka tā zoba nav. Nu jā, un kas ir interesanti. Stulbā vietā. Tu jūti? Tad, kad es smaidu un saku, Jā, pilnīgi ūdens uz šejieniem šļācās. Ja es smējos, un nedod Dievs, ja es smaidot mēģinu parunāt angliski, I can't say the because... Nu labi, tev pirms tam arī nevarēja. Nu jā, tas gan. Jebkurā gadījumā, tātad man tātad tas jau notika kādu laiku apakaļ, kad man izrāva, bet viņš tad bija sadzīs, un tad man pagājušajā nedēļā ielika implantu. Kā redzams... No. Man pie topiņa izdauzīja laukā. Pāris līnijas pa daudz un sakot zobus, es jau zinu. Nu, tiemžēl, bet tā gadās, jā. Un Vikči un Jurčiks vienkārši bija man pa ceļam, viņi klausās tomēr. Es gribu uzreiz pateikt, viņi tomēr klausās šo podcastu. Lai arī cik smieklīgi tas nebūtu, man šķiet, ka tas ir neiespējami. Nu, labi, jā, nu, tas tā. Nē, izrādās, ka, ko es nezināju, bet šis man pirmais implants manā mūžā. Ko nedrīkst? Un tā tad nevis nedrīkst, bet tev jau neieliek zobu tajā brīdī, kad tev ieliek implantu. Tev ieliek dībeli, skrūvei, kur tev pēc tam ieskrūvē, un tad tikai uzkabina zobu virsū. Un, nu, tas ir ilgs un sarežģīts un dārgs un sāpīgs process. Nu, lūk, un... Kāpēc ne sagaidīt, ka izkrīt vēl un protēzes? Nē, nu, tas ir ļoti loģisks, saprotams jautājums. Es teiktu, ērtības labad iespējams. Nu, jā. Man kaut kad nesen izmetās epizodīte, kur tu biji nodzinis bārdu tieši, un es vēlētos piebilst, neatgriežamies uz tādu laiku. Man sieva saka to pašu. Šaušalīgi. Nu, nezinu, man liekas ok. Nē. Nav. Tu pazaudēji savu autoritāti. Starp citu, tas ir iemesls, kāpēc es bārdu pirmo reizi mūžā audzēju 2006. gadā. Ka vēl dinozauri bija. Manī neklausījās neviens, un tāpēc man nācās audzēt bārdu. Jā. Tātad, pabeidzot. Tad man tagad ir dībels, uzlikts šūvis, tur viss ir slikti. Es ēst pa lielam varu tikai putru, es pārspīlēju. Bet man jādzer arī antibiotikas, pēdējā dienā antibiotikas beidz dzert. Antibiotikām tikai šņābi. Vakardien. Tikai šņābi, nav variantu.
Un tikai šņābi ar ēdienu vietā. Jā. Nē, Nu, lūk, un vakardien man beidzās antibiotika dzeršanas tā kā termiņš. Nē, pagad, tur ir vēl secīgi. Tātad 2. vai 3. dienā pēc tās zoba aizviedošanas, es šo nevaru izskaidrot, es ar to neesmu runājis, par šo neesmu runājis ar ārstiem, jo tāpēc, ka tas esmu vīrietis, ja. Tātad mana hipotēze. Tur ir diezgan jāura bija. Žoklī, vai ne? Un tas diezgan krata galvu. Jā. Nu, lūk. Ieko kratīt. Man nākošajā dienā pēc operācijas man sāk sāpēt acis. bet tā kā es nevaru pastīties uz augšu uz leju, man sāp fucking acis. Tev jūra bacī. Es nezinu, kas tur notika, bet man abas sinhroni. Es skatos, tagad vēl joprojām īstenībā drusku sāp acis. Es to skaidroju ar to, ka man varbūt dēļ tām vibrācijām kaut kas ir atdalījies. Man nav nevis mākās jautājums. Varbūt tas ir no antibiotikām. Man nav nejausmas, bet visas šīs dienas man ir šausmīgi sāpējušas acis. Acis jau parasti dēļ spiediens sāp, ne? Jā. Nu, vēlams viņi zina. Jā. Spiediens sāp vecums. Vecums. Tev jau pasties, kā tas puls iet augšā. Te uzreiz jāsaka, man nav pulsa šobrīd. Forši. Nu, lūk, tātad sāp man tās acis. Bet nē, tas diezvēl ir spiediens, jo tā kā es viņas nekustinu, viņas nesāp. Man sāp muskuļi acīm. Nu, lūk, tā sāpes lēnām iet uz leju, man liekas, viss beig forši. Vakardien beidz dzert antibiotikas 374 temperatūra. Šeit tev. Lūdzu. Protams, kā vīrietim 374, es biju uz nāves robežas, man bija jau drebuļi sākušies, man lauz kauls. Nu, ko tad atcelt? Es jau biju praktiski, tur es sevi biju gatavs atcelt. Un neko, un galvenais tas, ka antibiotikas ir izdzertas. Nē, nu labi, es jau saprotu, tas varbūt ir vīrus. Un tiem, kas to nezina, antibiotikas ir pret baktērijām, ne pret vīrusiem. Tā. Antibiotikas nepalīdz vīrusu infekciju gadījumā. Bet, nu lūk, vakardien saslim vēlreiz. Šorīt jau bažīgs modos, bet atkal izņemot sāpošās acis, viss bija kārtībā. Tagad es drusku ceru, ka man sāpēja acis, es nezinu, kādā veidā no antibiotikām. Nu, lūk, bet labā lieta atkal ir tā, ka man, protams, ka aptiekā uzreiz pajautā, vai jūs gribat probiotiķus. Jā. Es pērkot antibiotikas, kas tāds milzīgs tabletes. Es saku, es negribu dzert tabletes. Aizgāju blakus un nopirku savu kāpostus un saskābēju kāpostus. Un tagad man būs skābēt kāpostus. Es nākošais varu atnest atkal pareklamēt, varbūt. Man tātad viss ir par viss fermenti man ir nokārtot mājās. Tas ir pluss. Iefermentē mani. Es varētu. Jā. Bet kurš tev ēstu? Es nedomāju tā. Labi. Vēl kāda personīgā ziņa? Jā, man vēl ir pāris personīgās ziņas. Tātad, pirmo es tagad ar reklāmu drusku nodarbošos. Tātad, atgriezīsies jaunībā. Šī sērija aizies gaisa. Jā, starp citu. Es joprojām pavisam drusku esmu ar puskājiņu reklāmā, bet tātad mums būs tagad nākošajā nedēļā, kas ir 11. ja nemaldos, jūnija, un tad jūnija pašā beigās un jūlija sākumā 5 vai 6 Vidzemes pilsētās es nolasīšu semināru par uzņēmēju kļūdām, kā viņas labāk ir identificēt un novērst. Es te daudz tagad neiegrimšu, tāpēc, ka es jau redzu, ka tev acīs pazūd jebkāda veida dzirksts uz dzīvību. Bet, nē, es dzirdēju reklāmu, es uzreiz slēdzos ārā. Es pagaidu, es noskipošu. Ok, noskipošu tu reklāmu. Nē, būs arī cēsīs pasākums, varbūt, ka tev būtu vērts atnākt kā uzņēmējiem. Nu, es tik tā. Kurā vietā? Gaujas kvartālā. Nenākšu. Es nolasīšu datumiņus, ja drīkst. Nu, atrodi mūsu diviem klausītājiem, no kuriem neviens nav biznesmenis. Nu, un žēl, ka tā, topošie uzņēmēji lūdzu arī nāciet, jo tāpēc, ka topošie uzņēmēji arī nāciet, jo tas būs arī, tātad, es no vasaras beigām sākšu reģionos Vidzemē, jāatzīst, nesmiltenē, bet tas nav speciāli, es nevaru nekādīgi satikties ar Smiltenes pašvaldības. Es domāju, ka nav nepieciešams arī smiltenēt. Domāju, jā? Ja mēs tā pilnīgi godīgi runājam. Viņi jau tāpat tās aizsists viss markets ar Smiltenes pienu, tur jau. Nu jā, bet tur nav neviens citu uzņēmumu, kā Smiltenē. Nav vietas. Tur ir monopols. Tur viss arī, kas strādā Smiltenes pienā. Un viss, kam pieder kapitālais, pieder kapitāls līdz Smiltenes pienā. Es nezinu, vai tu to zini, bet Madara 89, man liekas, topiņi arī ir Smiltenes uzņēmumi. Tā ka tur kaut kas notiek, bet ne tā, ka baigi daudz, bet kaut kas tur notiek. Es uzzināju, ka labais īstenībā ir tops. Nopietni? No, šitos nezināju. Nopietni? Jā. Oho, šiki. Ok. Labi, tātad 15. jūnijas Gulbene. 16. Bet īstenībā tas beig labi sajiet kopā ar mūsu Cēsu rīta konceptu par Vidzemes podcastu, vai ne? Jo es no Vidzemes šajā birumā nebraucu laukā. Tātad 15. jūnijas Gulbene, 16. jūnijas Madona,
Tātad nākošu pirmdien Gulbeni, nākošu otrdien Madona, nākošu trešdien Cēsis. Okay. Tad ir 3. jūnijas, kas ir kaut kāda diena, es nezinu kāda, otrdien varētu būt Sigulda, 2. jūlijas Limbaža. Tātad no 4 līdz 7, no 2 līdz 7. Jūs varat internetos sameklēt, kas tur ir kas. Tātad es sākumā pastāstīšu par to, kā es kā konsultants esmu nonācis līdz tam, ka uzņēmējiem īstenībā tās kļūdas ir līdzīgas. Katram ir vienkārši maisiņš ar unikālām kļūdām, bet ja mēs skatāmies tur iekšā, ne kļūdas, bet izaicinājumi, tad tur tās problēmas ir plus mīnus viens tās pašas, un viņas ir kritiskas, un viņas ir valstī, mums endēmiskas, un mums ir nepieciešams ar viņām cīnīties. Endēmisks jauns vārdiņš, ko tas nozīmē? Šeit mums specifiski piemītošs. Aha. Un tātad... Es gribu izstāstīt, es gribu pastāstīt to savu redzējumu, kas ir palīdzējis ļoti daudziem uzņēmējiem pirms tam. Un varbūt kāds kaut ko var iegūt. Un tas pasākums ir bezmaksas, jo es gribu tur iebarot drusku iekšā arī to savu komerces ziņojumu. Bet atkal jau viņš ir ārkārtīgi strukturēts tieši uzņēmēju vajadzībām, jo es esmu sapratis to, ka es labāk braucu vidzemē pa trešdaļu naudu, nekā es braucu uz Rīgu pa pilnu naudu, jo man tie sastrēgumi besī, un šeit es redzu, ka es varētu arī, es šeit varētu sakomplektēt vairāk sev tos konsultāciju klientus, un mēs taisam tādas vērtībradzes dienas no vasaras otrās puses, un tur būs pārdošanas grupa, un tur būs mastermind grupa topošiem uzņēmējiem, jo šobrīd ir tā, ka uzņēmējiem nav kur aiziet, viņš var aiziet, un viņam stumj fondus pretī, bet pēc padomu viņš aiziet nevar, viņam nav, jo ir tā, ka parunāties padomu, jau tev sniegs visur. Viņš ir uz Padomju Savienību. Padomu Savienība, taču galā ir tāda, jā. Bet parunāties padomu tev sniegs visur, un tie cilvēki bieži vien, kas parunāties padomu sniedz, viņiem šķiet, ka viņi tev sniedz labu padomu, bet viņi nav izlasījuši visas tās grāmatas, viņi nav nokonsultējuši, viņi nav ieraudzījuši, viņiem tā izmēģinājuma kļūdu metode īsti varbūt nav bijusi dzīvē, un tajā brīdī tā problēma ir tā, ka profesionāli konsultanti ir ārkārtīgi maz, un tie, kas ir, viņi strādā par Rīgas cenām, un neviens viņiem negrib iet. Un tāpēc mēs sāksim, un šobrīd ir tā, ka tu gribi nodarboties ar uzņēmējdarbību, tu aizies uz Lijā, tev pasūta 3 mājas tālāk, ja tev vajag būt juridiskai personai, lai tu pirms inkubācijas atbalstu varētu dabūt. Un tas ir absurds, kas notiek, bet atkal ne man par to spriest, ne man to secināt. Tas, ko es gribu panākt to, ka mēs vidzemē beidzot tos kurzemniekus vienkārši noliekam. Jā, nahuj. Un kas tas ir? un Latvijas līmenī, jo es jau gribētu strādāt Latvijas līmenī, bet ne Rīgā. Latvijas līmenī mēs tās Baltijas valstis, mēs viņus varam pievārēt. Mums tikai vajag visiem smuku saņemties rokās un nodarboties ar uzņēmējdarbību. Tā kā Kulbergs pateica, super. Ja? Viņš tā pateica? Nē. To, ko mēs skatījāmies, ne tā es biju domājis. Ne jau, Paldies, arī tā. Ka mēs vienkārši pārstājam skatīties apkārt un sākam darīt uz iekšu un darīt labu un darīt un sadarboties. Un tur es saku, es gatavs dalīties ar savu pieredzi un visu kaut ko tā, kad lūdzu vidzemnieki apmeklējam. Tas pats viss notiks visdrīzāk arī Valmierā un es ļoti ceru, ka arī Smiltenē un Alūksnē un gan jau, ka es pabraukāšu arī uz Latgali. Es ceru, ka nē, bet... Bet es atkal ceru, ka jā. Skatīsimies. Jebkurā gadījumā tātad šī ir man personīgā ziņa, pie reizes arī reklāma. Es tev €50 samaksāšu, Bruno, par šo pēc tam. Bet godīgi sakot, es nejūtos, ka tu baigi būt pārdevis man jau produktu, tā ka es tev nemaksāšu. Nē, nevajag man maksāt, paldies. Labi, un pēdējā man personīgā ziņa, arī drusku reklāma, bet ne manas organizācijas reklāma. Tātad... Trešdienās man Džeki Rīgā nodarbojas ar sportu, es šeit nodarbojos ar neko. Tad es izdomāju, es arī gribu nodarboties ar sportu, un mēs ar bērniem uz baseinu. Bet tagad sākās vasara, var peldēties ārā, tas baseins tāds īsti bezjēdzīgs, un domāju, bet kaut kas ir jādara. Labi, es te ar nūjošanu šādi, tad es nezinu, vai tu mani pamani, bet, es eju tajā virzienā. Nē, bet tas, ko es esmu redzējis, ir tu vienu dienu pagāja garām. Ja, es mēģu vienkārši tu reāli runā pats ar sevi. Tas bija pa telefonu. Es zinu to dienu, un es tā kā man jārunā, tad es dodos pa apli, vai arī es sagatavojos šai sarunai pa telefonu. Tas ir otrs variants. Jo tāpēc, ka tajā brīdī, ka man ir jāzvan un jāpārdod, es pirms tam izēju galvā cauri scenārijiem, lai es varu piezinīt un parunāt. Bet tas tā ir normāla praksa. Es jau tev teicu, man psiha nedaņem līdzi iekšā, es pārāk normāls. Aizraujošs cilvēks tas. Un es pēdējā laikā atklāju to, ka man ir ārkārtīgi forši. Man patīk paņemt telefonu un iet ap kvartālu. Un šis ir mans kvartāls. Jā. Peeping Tom saucās. Ne, tas ir, ja es skatītos pa logu iekšā. Nesties? Tu to arī redzēji? Ok. Lūk, tātad... tātad, ko darīt? Ko darīt ārpus klases aktivitātēs, tā teikt. Un
kaut kur pēkšņi no nekurienes man atnāca prātā tas, ka Cēsu novadā, es nezinu, vai varbūt arī apkārtējos nodos, ir taču tāda lieta kā meridiāns. Jā. Tu esi dzirdējis par tādu Jā. lietu? Un es kādreiz Rīgā skrējuši tos kompas, tātad tiem, kas nezina, tas ir orientēšanās klubiņš. Orientēšanās sporta klubiņš. Nu, viņš jau nav klubiņš, viņš ir klubs. Klubs. Nu, jā. Būsim reāli. Meridiāns. Mēs skrējām, Tas tev nav kaut kāds. Nu, kāpēc es tev tur nesatiku? Kad? Pagājuši trešdien. Tu vienkārši sūdīgi orientējies. Nē, nu tu esi built for orienteering, tas ir pilnīgi skaidrs. Jā. Un es domāju, tu tā kāpām cauri varētu iet. Un tur... Piedod, šis ir... Es apsolījos sev savā prātā low-hanging fruit vairāk neņemt, tāpēc piedošana, es tā vairs nedrīkstu. Nu, lūk, tātad, nē, tur tiem, kas nezina, es visiem iesaku aizbraukt, apskatīties, tā ir superīga izklaide otrdienu, ja es nemaldos vakaros, tu aizbrauc, tev iedod karti, tev iedod kartiņu, kas ir, nu, tā kā idents, kas ir jāreģistrē katrā kontrola punktā, tas ir tā kā kvests reālajā dzīvē, iedomājies, tev vienkārši, tev ir karte, tev ir kompas jāņem līdzi, tev ir karte, tev ir kompas, kaut kā viņus mēģina salipināt kopā. Dažreiz sanāk, dažreiz nesanāk, dažreiz ir izmisums. Mēs bijām 4 pieaugušie, 2 bērni, kas skrēja kopā, nu tā kā vienā komandā. Un mēs mazos 2 kilometrus skrējām. Nu, te jāpiebilst. Un tur bija kalnains. Es uzskatu, ka mēs ļoti labā laikā to izdarījām. Spiedzām kaut kāds 2 minūtes. Mēs noteikti bijām pēdējie paši mūsējā tajā distancē. Mēs rezultātu nezinu. 52 pēc 3 minūtes. Nu, man bija ķengursomā bērns, bļāviens. Tas ir drusku citādāk nekā skriet uz ātrumu. Bet neko, es jau jūtos arī diezgan tāds piekusis. Es saku, man ļoti patīk. Priekš tevis tas ir noiet pat trepēm vienreiz. Nu, tās būtu 52 minūtes. Es ar bērnu uz vēdera to izdarīju. Es gan nākošais viņu gribēšu, laikam, likt uz muguru. Nu, daudz lietas es mācos pirmajā reizē. No, jā. Un superīgi dabā. Forši. Nākamreiz jau izdomājam, jāņem sēņu groziņš līdzi. Nu, varbūt vēl tagad nē, bet pēc pāris nedēļām pilnīgi absolūti noteikti. Bet tad jāskan pirmajam visdrīzāk. Bet tie, kas liek kontrolpunktus, jau būs novākuši visu. Ok, nu šis ir apdomas vērts jautājums. Un ķērpīši, un kociņi, un daba, un viss, un pilnīgs labs kājas, jo bija lietas līdz. Bet tam visam nav nekādas nozīmes, bet, ka tu esi priecīgs, noskrējies un laimīgs un gandarīts par panākumiem. Tāpēc visiem iesaku nekautrēties. Doties, tur ļoti labi izstāsta cilvēki pirmās reizes apmeklētājiem, tur viss ir, tur tev iedod arī leģendu, ja vajag, tur tev iedod, nu, tā kā, nu, tas skaidrojums kartē, un tur viss iedod. Tā kā brauciet tautas sports numur 1, es tā uzskatu. Pilnīgi, kurš, es saku, var piedalīt bērniem ir marķētā trase, nu, tur ir nomarķēts viss ceļš, tā, ka bērni arī nemaz nevar īsti apmaldīties. Nu, ja bērni atsevišķi grib piedalīties, tā, ka tur, nu, super. Vienu bērnu es nelaistu, bet mēs jau domājam, nākošais būtu ņemt kaut kādu draudzeni līdzi. 2 es viņas easy peasy iebāzt kabatā telefonu. Ne, viņas tad beigās skatītos telefonā YouTube video. Nu, es izdomātu kaut ko. un laistu pa to trasti. Jā, visdrīzāk. Nu jā, tātad. Tā bija laikam pēdējā man personīgā ziņa. Jā, vairāk nekas strādāja. Tā kaut kā tagad man nepatīk, kad sākās vasara no darba skatu punkta. Jo neviens vairs nestrādā. bet man vajag to naudu drusku. Es gribu strādāt, un es mēģinu pamudināt visus. Vasaras beigās, ko tu mēs tur tā kaut kā. Jā, vasara likās viss tā kā brīvlaiks, un tad tu pieaudz, un tad tev vairs nav brīvlaiks. Bet ne. Man ir tāda sajūta, ka ir brīvlaiks, tāpēc, ka reāli iekštelpās pasākumi ir kļuvuši mazāk. Un mēs arī darām mazliet mazāk šobrīd iekštelpās. Vairāk cenšamies darīt. Nē, mēs nedarām ārtelpās. Mēs neatbildam par to. Okay. Mēs esam konkrēti viens iestādes. Jā, skaidrs. Krūtie džeki. Štatā. Jūs esat štatā. Jā, mēs esam ASV štatos iebraukuši. Ok. Pārlecot drusku ziņām, notiek pasaules čempionāts futbolā. Jā. Es esmu apsolījies neskatīties nevienu spēli. Kāpēc? Lūk, un šo es varu izskaidrot. Šis ir drusku arī man personīgās dzīves ziņa. Spēlēju laukā. Tātad, vakar es izdomāju. Vakar es cēli izdomāju. Es skatīšos tikai svarīgās spēles, jo tāpēc, kad es neatbalstu šo spēļu notikšanu Amerikas Savienotās valstīs, nu, es īstenībā jokoju. Man pilnīgi vienalga, kur viņas notiek. Man liekas, visu to korumpatīvo sistēmu neatbalstu. Bet tur nav tā, ka tur tiešām Eiropas valsts nav vairākums. Nu, visdrīzāk, ka ir, jā. Tā huļa Amerikā. Ziemeļamerikā.
Kanādā, Meksikā un Amerikas Savienotajās valstīs. Jā, tā, es redzu, pēc izteiksmes tavās acīs, es redzu, ka tās pārējās 2 valstis tu nezināji, kad piedalās. Jā, tu sadalīts 3 daļām ir viss spēle. Bet tātad, uz 3 valstīm. Bet tam nav nozīmes. Jebkurā gadījumā es vakar sev lepni nosolījos, ka es skatīšos tikai svarīgās spēles, tas ir par lielam Eiropu. Un tā kā tās, kuras man varbūt Cik interesē. viņas pie mums rāda, cik viņas mums iet? Pat nakts vidū, tā ka tā arī to nav jāks darīt, bet bija atklāšanas spēle, tur Meksika pret Velnciņu, ko, pret Dienvidu Āfriku, laikam. Un es ar lepnību eju tā kā tajā savā smart televīzijā pāri, vai ne tam, es neskatīšos. Bet tajā brīdī, kad man tas ikona vai ne nosēžās uz tā raidījuma, tur rakstīts abonēt. Tie brīdī es sapratu to, ka es baigais lepnais. Man nemaz neinteresē. Tur fucking jāmaksā par to, lai tu skatītos. Paldies, tas nebūs priekš manis. Ja kāds bārs translēs, varbūt es aiziešu apstīties, bet vispār paldies, bet nepaldies. Ir mans lēmums par šo. Un neko, lai taču viņi tur spēlējās. Es jau nezinu, tur liela nauda ir iesaistīta, acīm redzot. Un ūdeni nedrīkst nest iekšā. Iedomājies, kā viss sūdzējās, tad, kad Katarā neļāva alu nest. Labi, ka tas bija citādi, tur neļāva alu pārdot stadionu. Šeit neļāva ūdeni nest iekšā. Ko, viss pasties dzīvojam normāli. Stadioni pilni. Ko? Toties Latvija pasaules čempionātā 3x3 basketbolā uzvarējusi. Jā, tās ir svarīgās ziņas. Skaties? Jā, jā, es nezināju, ka notiek. Es tajā dienā skatījos gan pusfināla spēli, gan fināla spēli, pilnīgi nopietni. Un tas nebija iezīmēts manos Rīgas viļņos ar zaļu marķieru. Nē, tā nebija. Tas bija sagadīšanās, ka te es vienkārši redzēju, ka tajā dienā viņas notiek, bet skatījos abas spēles, superspēles. Vēl joprojām es nesaprotu šo sporta veidu, bet superspēles. Nē, un katru reizi, kad es nesaprotu šo sporta veidu, man ir līdzi, un man ir sevi jāapsauc. Es esmu vecs ūksnis, vai ne? Un tu tomēr nenāc no geto. Es pavadīju laiku savā ziņā. Drusku vietā, ko varētu nosaukt par geto. Bet nē, tur vairāk ir tas, ka man liekas, kas tas tāds ir. Viņi atnāk un dribbles, trīs bumbiņas un beidzās spēle. Bet tā līdzīgi kā man bija kādreiz ar datorspēļu streameru skatīšanos, man nav viņi jāskatās. Bet ir muļķīgi teikt, ka viņi ir stulbi, jo tāpēc, kad es skatos sportu pa televizoru un nespēlēju šo sportu. Tieši tāpat cilvēks skatās datorspēles un nespēlēju tās datorspēles. Šis vēl nenosēžas, tā kā tev liekas, ka tas nosēžas. Viņš nosēdīsies kādi. Tie, kas mums skatās, es domāju, Nosēž. Nē, es drusku Viņi redz, ceru, ka es esmu savas lepnības un augstprātības dēļ, es patiešām ceru, ka būs tā, kā mēs runājam. Pirms tam, ka mēs samainīsimies ķermeņi, tā kā izmēriem. Kāds minūtes 20 kakāt vajag. Tas tā. Labi, ok, es saprotu, jaunatnē pazūd koncentrēšanās. Nē, vecīt, ja ir jāskrien. Mēs sāku tādu ampulu, un es gribu ālēties tālāk. Ja ir jāskrien, cēlies un skrien. Es jau kaut ko atradīšu, neuztraucies, es gan jau izdomāšu, ko pateikt cilvēkiem. Nebūs viegli. Epizodu turēties rociņās visu laiku. Es brīnos, ka mēs to nedaram. Patreon sērijās mēs to daram, dārgie klausītāji. Reklamē neeksistējoša lieta. Paga, viņi atnāks. Tici man, viņi atnāks. Labi, tātad līdzīgi kā streamerus es vairs neapvainoju, tāpēc, kad es pats tieši to pašu daru ar sportu, tāpat es neapvainoju 3x3 vai 3x3, 3x3, 3x9 basketbolu. Kāpēc viņi var izrēķināt? Tas nav tik sarežģīti. 9 basketbolu. Es neskatos, es skatos, bet es drusku neatbalstu, un tad es vienmēr pieķeru sev jo tāpēc man liekas, pa īstā spēle tā nav īsta spēle, tas nav sports, tas nav blablabla. Kas tas ir? Es nevarētu to izdarīt, es nevaru trāpīt bumbu vispār grūda. Tagad jāatzīst, viņiem ir mazāks bumbiņas, bet tas nenozīmē, ka viņi varētu trāpīt grūda. Viņiem mazāks bumbiņas? Jā. 5. laikam izmērs un lielie basketboli ir 7. vai kaut kas tāds. Vienalga tam nozīmē. Tātad. Vieglatlētikas karalis. Ja? Vieglatlētikas karalis? Kas ir vieglatlētikas karalis sports? 100 metru sprints, bļāviens, kā tu to nezinā. Labi, tātad. Nē, es domāju, ka man cilvēks jāsaka. Gan jau, kad Usains Bolts, jā. Lūk, tātad, es saku to, ka tas nav sports, jo tāpēc, ka tur nav ceturdaļas, nav pilna laika, nav blablabla. Viņi 100 metrus noskrien, 9 sekundēs, un tas ir viss beidzās sports. Labi, viņiem ir atlases.
Un tas ir viss sports. Un tad es atkal saprotu to, ka jā, es esmu vienkārši vecs. Un man patīk, kā bija kādreiz. Man drusku apjucina, kā ir tagad. Es drusku līdz galam nesaprotu. Un tajā brīdī es gribu burkšķiet. Man vienkārši iekšā prasās paburkšķiet drusku un pateikt to, ka mūsu laikos jau sporti bija labāk. Nē, es vienkārši esmu vecs un nesaprotu. Un tāpēc man nav nekas vispār sakāms par 3x3. Es nesaprotu, kā viņi sauc. Man liekas, ka vai nu X vai pret var teikt. Tātad 3-3 basketbolā. Es skatījos abas spēles, man viņas ļoti patika. Es jau saprotu noteikumus tā, ka tur viss ir forši, viss ir labi un apsveic mūsējos un miezes un vēl viens džeks ir dabūjuši visas medaļas visur, kur vien var dabūt. Tad gan jāsaka, kāpēc man tāds jūtas, ka mēs drusku esam laikam izgudrojuši šo sportu veidu. Bet man tikai ir jautājums tālāk. Raimond Delbakēn, ja tu man klausies, viņš man ir diezgan sens, es pat teiktu, ārkārtīgi sens paziņa. Tā kā no pamatskolas laikiem sens. Kas jau Geto Games taisīja? Jā, un viņš ir tas, kas ir pa lielam manā prātā vismaz atbildīgs par visu šo, tāpēc, ka pie mums 3x3 basketbola sacensības bija vēl pirms viņas vispār, man liekas, ka tik viņi nebija tie, kas pirmās tūras taisīja arī. Šito es nezinu, bet man liekas, ka kaut kā tā. Tur ir interesanti apstīties tajā dziļāk. Es biju uz viņu to 3x3 filmas prezentāciju, un man rodās no turienes diezgan spēcīgi aizdomā, ka viņi ir šī sporta viena no pamatlicējiem. Lūk, bet jau kādu laikā pakaļ mums solīja, ka būs arī 3x3 futbols un 3x3 hokejs. Un es gribētu ieviest arī šos, jo tāpēc man liekas būtu ārkārtīgi interesanti. 3x3 hokejs ir viena no viskrūtākajām lietām ever. Tad, kad ir papildu laiki, tad tas sports beidzot ir skatāms. Jo tāpēc, kad viņiem nav laika, ne aizsardzībai, nekam viņi vienkārši bam, uzbruk, un tur ir uzreiz cita štēle. Protams, vajadzētu saīsināt tos periodus. 3x3 futbols man nav jausmas, bet varētu. 3x3 florbals. Padomājam par to. Padomājam, vai vajag. Padomājam. Varbūt nevajag arī pilnībā to 3x3 štēli pārņemt. 3x3 rokas bumbā arī 3x3 tenis. Mums nav obligāti jāsamazina komandas. Varbūt mums ir jāpalielina komandas. Pamēģinam 3x3 šahs. Pamēģinam varbūt kaut kādu. Es tā rotaļājos ar domām. 3x3 paukošanās. 3x3 boks, mēs runājam. 3x3 UFC kaujas, cīņas ar vairogiem un zobeniem. Pagad, man liekas, ka šis kaut kad jau bija. Nebija, nav pagājušā otrdien pie topika. Kā mums ierasts visām mistiskajām kaujām notika vienmēr un visur un pie topa. Zobeni ir improvizēti, protams, bet ir, nav tā, ka nav. Labi, tā tad, kas mums jau, es teicu, ar tam personīgiem ziņām mēs arī aizņēmām sev pilnīgi visu laiku. Es tagad gatavošos politikas zinātnē uz nākošo reizīti. Nezinu, laikam jau, kas mums te vēl, nekas viss vasara, viss gatavojas Jāņiem, viss gatavojas šašlikam un alum un kas tur bija. Un tagad ir tā, kad ir anti-consumerism Jāņi, kas ir 21. jūnijas, un es gaidu, kad viņi kļūs par tieši tikpat consumeristi Jāņiem, jo... Es nesaprotu. Tātad Jāņi ir 24. jūnijā. Kas ir darba dienā? Ne, tam nav tik liels nozīmes. Bet Jāņi ir 24. jūnijā, viņi pakārtot kaut kam. Bet viņi nav pakārtot saulstāvjiem, ja es nevaldos. Viņi tie nav saulgrieži. Saulgrieži 21. jūnijā. Un tagad ir kaut kāda vesela šāba, pateicoties visām tautmeitām un zintniekiem un vintniekiem un tūdeliņiem un ko. Es esmu tikai par viņiem. Es vienkārši atļaujos drusku pajokot uz viņu rēķinu. Vienkārši atklājies, vienmēr jāpiebilst, mums nebija raksta valodas vēl līdz pāris gadiem apakaļ. Tātad viss tas ir mūsdienu izdomāta lieta, nevis tā laika izdomāta lieta, ko mēs mēģinām visu laiku pievilkt klāt, bet ja man kāds var parādīt kaut kādu veco avotu, es teikšu, viņš būs atklājis mūsu rakstību pa jaunu. Jo nav tāds lieta. Un es runāju no drošas vietas, jo tāpēc, ka mums pirmā lieta latviešu valodā ir zināms, kad ir ir zināms, no kura laika un kādā tēmā ir pieejama. Protams, kad mēs svinam tagad grāmatas 500 gadi, jo citā valodā atainotās kronikās bija minētas grāmatas latviešu valodā, kas tika konfiscētas uz kuģi. Bet realitātē līdz mūsu laikiem jau nekas... Kas ir pirmā latviešu Indriča kronika?
Pirmā, iespējams, ka ir Indijas kronika, es pat nepateikšu, bet jebkurā gadījumā tas jau ir praktiski mūsdienas. Bet pirms tam visdrīzāk tā bija Bībele, bet to neviens nezina, tāpēc, kad ir minēts tikai tas, ka tās grāmatas ir konfiscētas, bet nav minēts, kas viņās ir bijis iekšā. Tātad, un tas ir tas, uz kā pamata mēs svinam latviešu grāmatas 500 gadu. Kas ir, atkal jau, ne man spriest, vai tas ir normāli, vai nē, mums kaut kāda valsts, ko pašapziņa tomēr jāceļ ir kaut kā. Lūk, un viss tā etnogrāfiskā, viss tā štelle. Es redzēju, pagājušajā nedēļā piekdienas sestdienā bija Brīvdabas muzejā lielais tirgus. Un es skatījos sižetu panorāmā. Man liekas, tā ir tik jautra un forša un superīga padarīšana. Un man visu laiku ir tendence drusku pavilkt, tā teikt, uz zoba vai ne nesošā. Bet nē, es to visu atbalstu un ir superīgi. Un tas ir baigi labi. Vienkārši nevajadzētu mums pataisīt kaut ko, kā nav par kaut ko, kas ir. Lūk, un tad tagad 21. jūnijas ir tā modi, jo tāpēc, ka tie visi šie bauri, vai ne, tie kārkli latvieši, bet tie, laikam, ir īstie latvieši vienalga. Tie svin 23. līgo vakar, 24. jāņi, tas viss ir forši un pērkat savu šašliku un dzerat savu alu un visi forši. Mēs īstie latvieši, serdes latvieši, vai ne? Mēs jau zinām, pa ko viss šis ir. Šis ir par saulgriežiem, par 21. Un tagad ir 21. tiek tas svinēts. Kā latvieši bez rakstības valodas un bez kalendāra būtu varējuši zināt, kurš ir īstais datums, atkal jau ir drusku cits jautājums. Un tāpēc man liekas, ka etnogrāfiski loģika tomēr ir 24. Jo tāpēc, ka tu esi vairākas dienas tos saulstāvis redzējis. Un tad tu svini, jo tāpēc, ka tu nevari svinēt kaut ko pirms tu esi ieraudzījis, ka viņš notiek, ja tev nav kalendāra. Atkal. Tas ir tas, kad iedomājamies tātad sauli pa plakni. Tev jau kā lauciniekam to vajadzētu. Saule mums virzās ne tikai no austrumiem uz rietumiem katru dienu, bet viņi virzās arī pa plakni drusciņi. Saulstāvi ir tās pāris dienas, kad ir sasniegta ekvinokcija, kad zemeslode tūlīt sāks griezties atpakaļ. Saprot? Attiecībā pret sauli. Tā kā... Un tad, ja viņa ir taisnā līnijā. Un tad viņa pāris dienas ir taisnā līnijā. To sauc par saulstāviem, jā. Redz kā. Tas pieliek nozīmi vārdam saulgrieži. Jā, protams, jā. Pirms tam tas tev likās vienkārši. Man likās, kāds griež sauli. Jā, okay. Varbūt, griežam. Vai šeptējās griež šašliku. Ko, es jau neiešu tur traucēt cilvēkam darīt savu darbu. Kas tur? Labi. Lūk, Katram kaut kas jādara. Un tāpēc man īstenībā liekas, ka tomēr tas 24. ir īstais datums, jo tāpēc, ka tas ir tas veids, kādā sēdēs Latvijas varēja pārliecināties, ka tas saulstāvs ir noticis pēc tam pāris dienām, kad tā saule tur ir pastāvējusi. Bet atkal, ne man par to spriest, un, protams, kad mums svarīgākais ir savējo tautas to ziņu, to tautas dzīves ziņu balstīt uz rietumu kalendāru, bet tas, uz rietumu kalendāru, uz astronomiskiem novērojumiem, nevis novērojumiem, bet aprēķiniem, bet atkal, ne man par to spriest, mēs jau visi, un tad redzam cilvēks saka, tu tik cinisks, ko tad tu iesaki? Es saku, bet varbūt tad neizdomājam lietas. Ja tas ir labs viņiem, tad paņemam viņu un pasakam, mēs no viņiem paņēmām un uztaisījām labāk. Tas ir mans ieteikums. Nevis mēģināt skatīties kaut kādās nēsošās saknēs un serdēs un atpakaļās, kuras neeksistē, lai mēs pateiktu, ka tā ir mūsu latviešu lieta, tā ir mūsu tāda baigā latviešu lieta. Tā kā paņemam no lietuviešiem kaut ko un pateiksim par augstu zupu mēs nevaram bļāviens paņemt sev. Nē, tā ir mūsējā. Viss tā ir latviešu stēla. Viss. Kāds man var teikt citādāk, ja es pasaku aizbrauc uz Lietuvu, viņam tā zupa nav ēdama. Mēs tikai zinām, kā šīs kontroversiālās ziņas, dārgie draugi. Paldies jums liels, ka noklausījāties šo brīnišķīgo epizodu. Aicinu lūdzu nospiest zvaniņu, abonēt un visu izdarīt pārējo. Nākamā epizode mums būs kārtējā speciāla izlaiduma epizode. Otrā mūsu podkāsta vēsturē. Pirmā mums bija Kristapa Broka, un nākamā mums būs ar meiteni vārdā Amēlija. Neteikšu, jā. Piedod, es jau pateicu pirms tam. Jā. Amēlija Čeičs būs pie mums ciemos dāmas. Jā. Visādi citādi gaidiet nākamo epizodi. Un Bruno ļoti vajag kakāt. Un ja jūs nenoklausīsieties. Tad jūs zinat. Tad mēs zinām, kur smiltenē jūs atrast. Viss, labi. Es tevi dzirdu. Atā.